Šitais būs dārgais video, jo tas ir 4.7 benzīnieks bez gāzes. Tu dzirdi, kā viņš darbojās? Tā, nu es pats esmu baigais piekritējis konkrēti šim vāģim. Tur ir mana sirds un dvēsele. Es pats personīgi esmu gājis cauri viņas tehniskajam stāvoklim, un es varu garantēt to, ka tādu automašīnu būs grūti sameklēt. Kādas modifikācijas? Tas ir Jeep Grand Cherokee 2004. gada 4.7 benzīnieks bez gāzes. Kā Amerikas modelis, viss pārtaisīts uz kilometriem, nobraukums ir 100 štukas, nodoklis ir samaksāts, ķeha ir galīgi jauna. Nu reāli, es esmu pārliecināts, ka tādu neatrast. Ko es gribu, kam lai tu pievērsi uzmanību? Te automašīnai nav rūsas. Ja viņai arī ir rūsa, tad ļoti minimāli kaut kur, kā jau tā gada gājumam. Labi, bet uzreiz devais pa salonu pastāstīšu iekšā, kas tur ir. Ielikt iekšā ir citi beņķi, ne jau tāpēc, ka tie bija sliktā stāvoklī, bet vienkārši gribējās, lai būtu elektriskā muguriņa priekšējiem beņķiem. Šitie ir daudz krūtāki īstenībā, kā tā bloķi, viss darbojās. Bagažnieka, kāds bagažnieka? Jumta bagažnieka režģi. Respektīvi tā doma bija LED bārus krāmēt virsū, LED bāri nopirkt, bet viņi nav uzlikti, bet viņi arī komplektā neies, tāpatās kā reģistrācijas numurs. Eiropas štekeri uzlikti, lai laivu varētu vilkt. Jūs varat redzēt, viss smuki pārtaisīts, viss tur ir jauns. Būtībā, mašīna ir ļoti labā stāvoklī. Riepas ir gandrīz jaunas, bremžu diski. Panāc šurp, paskaties. Tur visi bremžu diski jauni ir, ja? Paskaties, parādi, arī es tev bišķi parādīšu, skaties. Tas viss arī jaunas detaļas ir uzlikts, tikai puteklīši bišķītiņi ir. Tā kā būtībā es domāju, ka tas, kurš iegādāsies šito automašīnu, viņš nebūs vīlies. Reāli autiņš ir labs, tātad vēl vienreiz noprecizēsim visus tos parametrus. Jeep Grand Cherokee Special Edition 2004. gada. Nodoklis ir samaksāts, visi, kas baidās par nodokli. 4.7 benzīns bez gāzes. Automātiskā kārba, cena nebūs lēta, bet viņa arī nebūs dārga. 5800, ja tev pietrūks finansējums, brum.lv, ienāc aizpild leasing pieteikumu, sakārtosim tev finansējumu, izskatam arī maiņu uz abām pusēm. Varbūt arī dārgāk, varbūt lētāka automašīna. Bet ja tev ir pirmā iemaksa leasinga aizpildot, dod savu veco automašīnu kā daļu samaksu un brauc šito te. Pagad, hop, pieminēšu vēl. Visas eļas, kārbā, dzinējā, razdatkās, visur viss ir samanīts. Puķi. Brauc, skaties dzīvē tā.